Čau! Šodien Pāvilostā pieļauju, ka visā Latvijā tam diezgan spēcīga vētra. Tāpatās kā manā galvā, visā ķermenī. Es domāju, ka tas ir saistīts ar saules vētrām un Šumaņa rezonanci, kas ļoti aktivizē mūsos kaut kādus procesus. Un tas, ko es vēroju, kas notiek manī, es varētu teikt, ka notiek tāda gara spēka modināšana. Šodien kaut kā sanāca izbraukt uz Kuldīgai, ieiet dažos veikalos, atbraucām mājās, abi ar Siju un runājām par to, ka viss ir tā kā tāda čakarēšana. Reāli čakarē pircējs. Visi veikali ar savām cenām, ar visu tā kā jauc prātu, kaut kam augšā, kaut kam lejā, kaut kam ir. Tāda sajūta, ka pārdevējs, visi šie Topi, Maximas, Rimi, visi sodašie veikali, viņi uzskata mūs par kaut kādiem tarakāniem, pret kuriem var izturēties kā grib. Un mēs runājam par šito, un es saprotu, ka bet valstiskā līmenī ir tieši tas pats. Reāli visi tie, kas te bīda kaut kādus projektus, viņi uzskata mūs par tarakāniem. Par tarakāniem, ar kuriem var vispār nerēķināties. Un šīs sarunas gaitā tā kā uzsit reāli dusmu, protams. Bet es tā kā vēroju, ka tā dusma nav tāda, un es neesmu upurs šajā visā. Es arī netaisos ne ar vienu cīnīties, ar kulakiem vicināties vai kaut kā tā. Neredz tam visam nekādu jēgu, bet mostās tāda konkrēta, kategoriska nesamierināšanās. Dusma par to, ka notiek tā, kā es negribu. Un es tā kā kategoriski atsakos no dzīvot šādā realitātē. Un tad, saruna ar Siju turpinās, un viņi saka, ir tie vēja parki, kas ir tā kā pret vēja parkiem. Tā drosme darīt un pretvērš. Tādas baumas klīst, nezinu, cik tas oficiāli, neoficiāli, bet ka viņiem ir draudēts par to, ka viņi dara to, ko nevajag darīt, ka lai viņi pārtrauc to darīt. Tā kā man jautājums jums, tie, kas jūs draudat te kādam, es nezinu, man tas propellers, tas vēja ģenerators ir, principā, ja es atļauju viņu te uzstādīt, tad es mirstu lēnā nāvē šeit. Te nomirst visa daba, visi putni, visi kukaiņi, visi mikroorganismi, visi te izmirst. Ar ko jūs mums draudat? Kas ir tas, ar ko jūs mums varat draudēt, ja mēs jau tā esam no izdzīvošanas pozīcijas nolikti tā kā, uz laika bumbas? Vai mēs uzkāpsim uz mīnas, vai mūs nogalinās lēnā nāvē vēja ģenerators. Tieši ar ko jūs vēl mums varat draudēt? Tieši, ko jūs mums vēl varat atņemt. Principā, ja šī brīdī tauta neapvienojās, kas īstenībā notiek, jau tauta jau sāk apvienoties, ja šī brīdī mūsos nemostās tas gara spēks pateikt kategorisku nē tam visam, kas šobrīd notiek šeit Latvijā, tad mums ir dirsā visiem, negribās citos lamu vārdos teikt, bet mēs te nosprāksim visi. Man nav bail par to. Es tā kā paļaujos uz to visu, bet es kategoriski pateicu, ka tas te nebūs. Jo, ja man ir jāizvēlās es vai vēja ģenerators, vai mīnas, vai Rail Baltica, vai vēl kaut kāda sūda, ko te paredz kāds, tad es izvēlos sevi konkrēti, nevienu citu. Es esmu kategoriski pret, un šeit nebūs Latvijā nekādi vēja ģeneratori. Ne 100-metrīgi, ne 200-metrīgi, ne 50-metrīgi. Un es izdarīšu visu, es veltīšu visu savu enerģiju, visu savu šo dusmu, visu šo savu gara spēku, kas manī mostās šobrīd, lai tas nenotiktu. Un es izdarīšu visu, lai mana dzīve šeit būtu tāda, kādu es šeit viņu gribu. Nevis tā, kā kāds te ir iedomājies, kad mēs te tā kā tarakāni darīsim visu, ko mums liek. Fuck off! Nebūs. Es redzu, ka šitie procesi
konkrēti ir, kā, man viena laba draudzene teica, tāda ekstrasens, viņa teica tā, ka latvietim, lai mostos tas gara spēks vajag daudz, viņš sēž virtas bedrē, viņam smeļās sūdi mutē, viņš jau spēj viņus rīt un samierināties ar visu, kas notiekās. Bet vienā brīdī tie sūdi sāk tecēt arī pa degunu iekšā. Un tad jau sāc aizrīties un vairs nav gaisa, ko elpot. Un tas ir tas brīdis, kad mostās gara spēks. Vai kā piemērs ar ceļa rulli. Un tad, kad Vardei brauc pāri ceļa rulli, un viņai jau acis lien no pieres ārā, tad mostās gara spēks. Un gara spēks ir tāda jauda, kas to ceļa rulli aizmet pa gaisu. Un tas ir tas, kas šobrīd notiek Latvijā ar mums katru. Mums katram uzdots jautājums, cik ilgi konkrēti tu, kas skatās šito video, cik ilgi tu samierināsies ar to, ka tev dirš uz galvas, čurā virsū un saka, ka tu vēl esi sūds un tev vispār nav tiesība neko pukstēt. Tev vēl nāk un draud. Tu esi iedzīts stūrī, kur principā tev jau nav izdzīvošanas iespējas. Nemaz nerunāsim par dzīvi kaut kādu, te ir tikai par izdzīvošanu iet runa. Bet tev vēl draud kaut kādi hļupiki, nezinu, kas tie drošības dienesti, knāpi, sūdi vai vidi vai vēl kaut kas pajāt pilnīgi. Neviens tev uz zemes nevar noteikt otram, ko darīt. Tā kā lai aizver mutes vai reāli dusma. Šis video, starp citu, ir ārpus tēmas, bet tā uzsit, un es pat nebiju tik dusmīgs, kamēr es nerakstīšu to video. Mums ir iespēja, divas iespējas. Vai ļaut uzstādīt parkus, un tad mēs pieliekam savai tautai punktu. 5-10 gadi. Tā arī izskatās, ka īstenībā visi politiķi, visi mēdīji, visi dzīvo tikai šim periodam. No šejienes līdz 30. gadam, un tad viss beidzās, jo nekādu plānu. Es staigāju pa veikalu, skatos cilvēku sejās, viņš dzīvo šodienai. Viņš nezina, kas ar viņu rīt būs, kādi vēl 10 gadi. Tad mēs 10 gadus nenovilksim ar šitādu attīstību. Jā, padomājiet paši katrs, kur mēs dzīvojam, kādā pakaļā. Un kā jūs gribētu dzīvot. Un jāpārstāj būt šitiem te upuriem, kas mēs jau neko nevaram izdarīt. Viņi tur nāk, un viņiem liela nauda, viņi var. Tās, kurš grib izdarīt, viņam atnāks risinājums, ko izdarīt un kā izdarīt. Man te pārmet cilvēki, ka es neko nedarot lietas labā. No acīs jau neviens nesaka, bet pa krūmiem slaptās. Es daru visu labāko, kas ir manos spēkos, lai šis viss mainītos. Un viena daļa no tā ir arī šis video. Es ceru, ka viņš tev aizķēra, ka tu aizdomājies. Jā, padomā, kā tu gribētu dzīvot šajā zemē, ko sauc par Latviju? Kāda ir tā tava ideālā pasaule? Jo šī taču nav ideāla pasaule. Es te tagad arī nāku Pāvilostā, tikko iznācu no pelēkās kāpas. Te viss mežs jau ir sastigots, nodastots, te tūlīt, ka pļaus ārā visu šito mežu. Vienkārši tikai tāpēc, ka kādam vajag naudu. Jo visi šitie, kas tagad ir pie varas, viņi saprot, ka drīz jau vairs tā zakta nebūs ko. Amerika naudu vairs nedod, Latvija naudu neražo. Jāzog kamēr var, cik var. Ir jāizzog viss, jo pēc tam vairs nebūs. Tāda ir tā attieksme pret mums. Padomā, kā tu gribi. Kādu attieksmi tu gribi pret sevi, kā tu gribi. Tā kā es ceru, ka arī tevī mostās šis gara spēks. Jā, un ja tev šis video norezonēja, patikās, tad spied like, spied dalīties, lai tas iet pasaulē. Nezinu, es neredzu, ar ko mums vēl varētu draudēt. Man tālāk, ka lielākais apdraudējums jau ir mīnas un vējparki. Nošaut, ielikt cietumā, es nezinu, man tas viss liekas smieklīgi, bet draud par to, ka mēs cenšamies aizstāvēt savas dzīvības, savu zemi, savu tautu. Bet nodevējus vai tos biznesmeņus, kuri
tirgo grantu šiem projektiem, kuri tirgo betonu, kuri gatavi vēlas Latvijas valsts meži, kuri dod zemi šitam visam. Viņi ir reāli tautas nodevēji. Padomājiet par to.